Pasaki mammai paldies par maizītēm. Noteikti. Gribi gurķi? Es vairs nevaru. Tā kā met ārā. Aiziet, kas nav apēsts, lido atkritumos un laižam tālāk. Čau, jaunieši! Es tikko redzēju, ka jūs visus atkritumus iemetāt atkritumu tvertnē. Kur tad mums vajadzēja tos atkritumus mest? Nu, it kā viss pareizi, bet vai jūs zināt, kur nonāk nešķirotie atkritumi un ko tie nodara planētai? Ja atkritumi netiek šķiroti, tad to visu savāc un nogādā atkritumu poligonā. Tur savukārt tos ir grūtāk pāršķirot, un no tiem veidojas atkritumu kalni. Vai jūs zināt, cik augsts ir Latvijas augstākais kalns? Gaiziņš ir apmēram 312 metrus augsts. Bet vai jūs zināt, cik augsts ir Latvijā augstākais atkritumu kalns? 55 metri. Ko? Gribat uzkāpt kalnā? Jā! Nu, kā jums kalns? Iespaidīgi. Fui, kā smirda. Paga, mēs reāli tagad stāvam uz atkritumiem? Jā, mēs stāvam uz 55 metru augstu atkritumu kalnu. Kalna augstums ir līdzvērtīgs 18 stāvu ēkai. Nav baigi forši, ne? Bet šīs taču ir atkrituma poligons. Te ir jābūt atkritumiem. Kas tur slikts? Šī ir augstākā vieta Rīgā un Pierīgā, jo augstākas vietas nav. Bet, diemžēl, tā ir radīta ar mūsu atkritumiem. Kā mēs varam to katrs mainīt? Mēs katrs varam mājās uzsākt šķirot vai šķirot vēl labāk. Tas nozīmē gan mājās nodalīt iepakojumu, gan stiklu, gan arī bioloģiskos atkritumus. Un tieši bioloģiskie atkritumi ir tie, kas ikdienā rodas salīdzinoši daudz. Tie ir aptuveni 30% no mūsu ikdienā saražotajiem atkritumiem. Kā viņi veidojās, tie veidoties dažādu apstākļu dēļ. Viens ir, ka mēs mājās gatavojam maltīti un mums paliek pāri, vai tās būtu kartupeļu mizas, vai olu čaumalas, vai pēc tam dažādi gaļas kauli, vai zivs asakas. Tāpēc, jo vairāk mēs šķirosim, jo lēnāk augs zietliņa atkrituma kalns. Un nebūs kalns jāveido kaut kur netālu no tavām mājām. Bet visur, kur tas bio, tam taču jābūt kaut kam labam. Jā, kas tur tik slikts? Mana banāna mizete tiks ievesta un mierīgi sapūs. Par ko stresas? Bio atkritumi dabā rada gāzi, kuras sastāvā ir metāns. Un šis metāns nonākot apkārtējā vidē, veicina klimata pārmaiņas, tāpēc ir svarīgi šo metānu ar bio atkritumu pārstrādes kompleksu palīdzību savākt un pārvērst siltumā un elektrībā, lai tas nenonāk apkārtējā vidē un neveicina klimata pārmaiņas. Paga, tad sanāk, lai arī bio tas nav nekas labs? Nu nē, tieši otrādi. Tev vienkārši jāiemācās sašķirot atkritumus un pēc tam šeit tos pārstrādās. Tieši tā, tas patiesībā ir diezgan vienkārši. Šis gurķis ir audzis tepat. Kā tad? No atkritumiem? Jā, dārzeņa augšanai palīdzējis no atkritumiem iegūtais siltums un elektrība. Brauksim, es jums parādīšu. Jā! Vai tas tiešām ir īsts gurķis? Jā, protams. Vēlies pagaršot? Nu labi. Nu, garšo pēc gurķa. Protams, tas jau no tomāts. Gurķis kā gurķis.